Laipni lūdzam MC Alfa mācību centrā. Pirms uzsākat savu mācību ceļu pie mums, mēs vēlamies sniegt jums svarīgu informāciju, kas palīdzēs labāk sagatavoties un justies pārliecināti jau no pirmas nodarbības. Šajā video mēs pastāstīsim, kā pieslēgties nodarbībām, kā sazināties ar pasniedzēju, kur meklēt mācību materiālus un ko darīt, ja rodās kādi tehniskie jautājumi. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mācību process būtu pēc iespējas vienkāršs, saprotams un patīkams. Sāksim! Sāksim ar Stundas LV, jeb tiešsaistes mācību vidi, kuru mēs izmantojam, lai organizētu mācības attālināti. Stundas LV ir kā jūsu personīga mācību telpa, kur vienoviet pieejams vissvarīgais – mācību materiāli, uzdevumi un testi, iespēja noskatīties nodarbību video ierakstus, saziņa ar pasniedzēju un arī iespēja elektroniski nodot darbus. Šī vide ļauj mācīties elastīgi, jebkurā laikā un no jebkuras vietas, kur pieejams internets. Tagad apskatīsimies, kā pieslēgties Stundas LV, kā vide izskatās un kā to izmantot ikdienā. Lai pieslēgties Stundas LV, jums ir nepieciešams atvērt jebkādu pārluku programmu, kura ir pieejama uz jūsu datora. Tas varētu būt Google Chrome, Opera, Firefox, varbūt Safari vai arī Internet Explorer vai Microsoft Edge, kā viņš šobrīd saucās. Es atvēršu Google Chrome. Nākamais solis – pārluku programmas adrešu joslā ierakstīt stundas.lv. Klikšķinam stundas.lv un spiežam uz Enter. Šādi izskatās Stundas LV mācību vide. Ja jūs vēlaties izveidot shortcutu vai tādu īso ceļu līdz šai lapai, jūs varat izdarīt šādi. Spiežam uz šo pogu, kas samazina jūsu logu, atrodam brīvu vietu ekrānā, kur jūs gribētu saglabāt šo shortcutu, un pavelkam aiz šīs mazas ikoniņas uz jūsu darbvirsmas. Rekur izveidojās shortcut, sākums Stundas LV, jūs varat šo nosaukumu nomainīt, un tagad katru reizi, kad jūs klikšķināsiet uz šo ikoniņu, jums vērsies vaļā Stundas LV lapa. Tad šis ir Stundas LV sākumloks. Šeit jūs varat atrast kursus, kurus kādreiz esam vadījuši vai vēl plānojam vadīt. Varat izlasīt biežāk uzdotus jautājumus un atbildes uz tiem, kā arī šeit ir pieejamas atsauksmes un mūsu kontaktu informācija. Lai tiktu pie jūsu kursiem, jums obligāti jāielogojas. Tas nozīmē, ka jums jāievada lietotāju vārdu un paroli. Lai jūs varētu piekļūt jūsu kursiem, mēs jums uz e-pastu, kuru jūs norādījat reģistrējoties kursiem, esam nosūtījuši šos datus gan lietotāju vārdu, gan paroli. Ja jūs jūsu e-pastā nevarat atrast šos datus, tad paskatieties mapīte spam. Dažreiz mūsu vēstulēs nonāk arī tur. Gadījumā, ja arī tur nevarat atrast, tad droši sazinieties ar mums. Kad lietotāja vārds un parole ir atrasti, mums jāspiež labajā pusīte uz podziņu pieslēgties. Atvērās loks, kas piedāvā ievadīt lietotāja vārdu un paroli. Jūsu lietotāja vārds, tā ir jūsu e-pasta adrese, kuru jūs norādījat reģistrējoties kursiem. Es ierakstīšu izdomātu studenta lietotāju vārdu un e-pastu. Ja? Mēs visu rakstam ar maziem burtiem. Pat ja jūs pieteicaties un norādījat kādu no burtiem lielu, tad vadot iekšā e-pasta adresi pārluku programmā, ja, šeit obligāti visus burtiņus ierakstam ar mazus. Tālāk parole. Ierakstīšu paroli. Mēs rekomendējam vadīt paroli no tastatūras. Kāpēc tā? Dažreiz kopējot
no e-pasta jūsu paroli gadās nokopēt līdzi kādu atstarpīti. Un viņa ir neredzama, bet priekš ielūgošanas sistēmas tas jau pavisam cits simbols, pavisam cita parole. Pat ja tai ir blakus tikai neredzama atstarpe. Dators to redz, dators to vairs neņem. Tad, kad lietotais vārds un parole ir ierakstīti, mēs spiežam uz pogas pieslēgties. Šeit Stundas LV vide piedāvā, pat drīzāk pārlūk programmas vide piedāvā saglabāt jūsu paroli. Es tagad nospiedīšu uz krustiņu, jo es nevēlos saglabāt. Šādi izskatās Stundas LV vide no jūsu personīga kabineta. Šeit lapē pa vidu jums ir pieejami visi kursi, kuriem jūs esat pieteikušies. Šajā gadījumā ir tikai 2 kursi. Ja jūs pieteicieties vienam kursam, tad šeit būs tikai viens bloks. Augšējā panelī ir izvēle, kurā jums ir iespēja atvert sākuma lapu. Tas ir tas sakotnējais loks, kuru jūs jau esat redzējuši. Un tepat atrodas poga mani kursi, kas vērt uz jūsu kursu saturu. Labajā pusītē jums ir arī 3 podziņas, zvaniņš. Tas ir paziņojumi, šeit varētu parādīties kaut kāda svarīga informācija. Šeit jums ir iespēja sazināties, saņemt vēstules, rakstīt jūsu grupas dalībniekiem. Un tur, kur jūs redzat 2 burtiņus, tas ir jūsu vārdu un uzvārda burti. Nospiežot šeit, šo mēs aiztaisīsim ciet, nospiežot šeit, jums ir iespēja mainīt jūsu profila datus, piemēram, nomainīt paroli, apskatīties vērtējumus, plānotus pasākumus, kuri ir redzami kalendārī, vai arī atslēgties, tas nozīmē iziet, izlūgoties no jūsu Stundas LV vide, ja, piemēram, jūs strādājat, mācieties uz sveša datora un nevēlaties, lai saglabājas jūsu profils uz šī datora. Mazliet zemāk jūs varat redzēt šādu čata logu. Tas ir mūsu klienta atbalsta loks. Šeit jūs varat uzdot kādu jautājumu. Tālāk apskatīsimies, kas mums notiek kursā iekšā. Atvēršu programmēšanas pamatus. Klikšķis uz bloka. Tad, kad jūs atvērat Stundas LV lapu un ieiet savā kursā, bieži vien parādās šāds lodziņš. Izlasiet lūdzu informāciju, kas tur ir rakstīts, un nospiediet, izvēlieties paši, vai nu nospiest jā vai atcelt. Tas ir tikai informācijas loks, kas piedāvā vienu iestatījumu kopu vai citu. Tā. Ieejot kursā, jūs varat pamanīt, ka labajā pusē jums slēpjās šāda maza ikoniņa, vai arī varbūt jums ir redzams šāds sāraksts, šāda izvēle. Ja? Tas ir tāds savā ziņā navigācijas panelis, kur ir redzamas vai nu visas nodarbības, vai nu visas tēmas, kuras ir paredzētas jūsu kursā, jā, atkarīgs no tā, kā tas tika noformēts, veidot kursu. Šajā gadījumā ir pēc datumiem, pēc nodarbībām, bet var būt arī pēc tēmām. Tad šo logu jūs varat atvērt vai aizvērt jau uz krustiņu vai uz šo sarakstu ikoniņu. Šīs ir navigācijas panelis, tas nozīmē, ka viņš ļauj jums pāriet uz kādu konkrēto nodarbību. Ja, šis kurs ir vēl nav uzsācies, tāpēc visas sadaļas jūs varat redzēt, šeit ir tukšas, pasniedzējs vēl nav salicis informāciju, nav publicējis nekādas prezentācijas vai uzdevumus, bet, kad tikko kursa sāksies, šīs sadaļas sāks aizpildīties un pārējot uz katru no viņiem, šeit apakšā jūs varēsiet redzēt tēmas aprakstu, varbūt kaut kādu prezentāciju, varbūt uzdevumu, atkarīgs no tā, ko pasniedzējs jums sagatavos. Tā. Tālāk.
Ja jūs šo sadaļu aizverat, tieši tāpat jums ir iespēja pārvietoties pa kursu sadaļām caur šo izvelni. Ja, te ir kurs. Nospiežot uz kursu, jūs redzēsiet, ja, ka te ir mazliet zemāk pabraucot, jūs redzēsiet projektu logo, projektu nosaukumu, kā arī blokus, no kuriem sastāv jūsu apmācības. Un pirmais bloks, kuram es šodien gribētu pievērst jūsu uzmanību, tas ir vispārējais informācijas bloks. Par pārējiem blokiem jums pastāstīs jūsu pasniedzējs, jo viņi var atšķirties, bet vispārēja informācija, tas ir tas, ko jums noteikti jāapskatās, varbūt arī pirms kursa sākuma. Visa kursa gaitā, visa apmācību procesā jums šeit būs pieejama informācija. Te būs pasniedzēja vārds uzvārds, kas vadīs jūsu nodarbību, e-pasts saziņai, kur jūs varat vienmēr uzrakstīt jūsu pasniedzējiem vēstuli, kā arī Zoom saite, ar kuru jūs varat pievienoties nodarbībai. Dažreiz, ja ir kaut kādas ārkārtas situācijas, šī Zoom saite var mainīties, bet par to jūs tiksiet informēti pirms nodarbības, saņemot vai nu e-pastu, vai nu īziņu. Ja nekas netika mainīts, informācija nebija saņemta, tad jūs varat izmantot šo pašu saiti, lai turpinātu katru nodarbību pieslēgties. Tālāk, mazliet zemāk, jums parādīsies tiešsaistes nodarbības ieraksti. Tie būs pieejami pēc nodarbībām. Kad nodarbība jau beigsies, tikai tad šeit ielādēsies jūsu nodarbības video ieraksti, lai jūs varētu kaut ko atkārtot, pamēģināt vēlreiz. Šeit ir pieejams mācību grafiks pa datumiem, ja jūs varat apskatīties, cikos sāksies nodarbības, kurā datumā, varbūt arī kādas tēmas ir apskatītas, mācību grafiki dažreiz atšķirās, atkarīgs no projektiem. Kā arī iekšējie kārtības noteikumi par attālināta mācību procesa organizāciju un arī pielikums kārtības noteikumiem, tos lūdzu arī apskatieties. Arī mācību tematiskais plāns, kādas tēmas tiks apgūtas šī kursa ietvaros. Lai iziet ārā no šī bloka un apskatīt nākamo, var nospiest šeit uz krustiņu, paskrolēt uz bloka augšējo daļu un tad pārslēgties uz nākamo. Var arī vienkārši klikšķināt uz bloka, redzēt, tad viens nomaina otru. Kā jums ir ērtāk? Instruments, kas mums būs nepieciešams veiksmīgai kursu norisei, tas ir Zoom. Zoom ir tiešsaistes platforma, ko mēs izmantojam reālaika nodarbību norisei. Tā ir kā virtuāla klase, kurā mēs tiekamies tiešraidē. Jūs redzat pasniedzēju, dzirdat skaidrojumu, varat uzdot jautājumus, dalīties ar ekrānu un pat piedalīties diskusijās, gluži kā klatienē. Zoom ļauj piedalīties nodarbībās no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets. Jūs varat izmantot mikrofonu un kameru saziņai, redzēt prezentācijas vai dokumentus un dažos gadījumos uzreiz ierakstīt vai atkārtoti noskatīties nodarbības. Tā ir vienkārša un ērta vide, kura notiek mūsu mācību tikšanas. Tālāk parādīsim, kā pievienoties Zoom nodarbībai un kā sagatavoties pirmai reizei. Pirms kursu sākuma jūs visi esat saņēmuši vēstuli, kurā tika atsūtīta Zoom saite. Atvēršu šo vēstuli. Atkarīgs no tā, kādā grupā jūs mācāties, vēstules var atšķirties. Paskatieties lūdzu uzmanīgi, šeit ir redzama šī Zoom saite. Ar šo adresi, ar šo saiti jūs varat pieslēgties katrai nodarbībai. Kā arī mēs tikko iepriekšējos video esam noskatījušies, kur jūs varat Stundas LV atrast šo Zoom saiti. Ja jūs vēlaties blakus shortcutam ar Stundas LV saglabāt arī uzreiz tādu pašu shortcutu vai saisni uz Zoom, lai no jūsu ekrāna varētu uzklikšķināt un palaist, aktivizēt Zoom kabinetu, jums jāizdara sekojušas darbības.
Nokopēt lūdzu jums atsūtīto saiti, ja, katrai grupai tā ir savādāka, es viņu iezīmēju, un tad veicu vai nu labo peles klikšķi, lai izsauktu konteksta izvēlni, un nospiežu kopi, vai, kas zina, kas māk, izmantoju taustiņu kombināciju Ctrl+C. Tālāk nākamais solis. Es minimizēju šo logu, lai viņš man netraucē. Un veicu labo peles klikšķi, vai arī iespējams jūsu datorpēle ir uzstādīta tā, ka jums konteksta izvēle atvērās ar kreiso peles taustiņu, kas ir reti, bet dažreiz tiek sastopams. Ja? Tad veicat klikšķi uz kreiso peles taustiņu, bet bieži vien tas ir tomēr labais peles klikšķis. Ja? Veicam labo peles klikšķi un atrodam punktu New. Atkarīgs no Windows operatīvās sistēmas versijas, šis izskats var mazliet atšķirties, bet visiem būs šī sadaļa New. Un blakus lodziņā atrodam shortcut. Spiežam. Nākamais solis mums piedāvā ievietot šo saiti, ko mēs iekopējam. Varam nospiest taustiņu kombināciju Ctrl+V vai arī labais peles klikšķis un paste. Kurš variants jums ir ērtāk? Ja, mēs ievietojam adresi un spiežam uz next. Šeit mums jāieraksta nosaukumu, lai pašiem ir skaidrs, kas tas pa saiti, kas tiks atvērts, kad mēs 2 reizes uzklikšķināsim uz mūsu shortcutu vai saisni. Es ierakstīšu apmācības MC Alpha Zoom un spiežu uz finish. Manas darbvirsmas ir izveidojusies ikoniņa. Re, kur viņa ir. Un tagad 2 reizes uzklikšķinot uz šo ikoniņu, man uzreiz atvērās Zoom logs. Paldies, ka noskatījāties šo ievadu video. Mēs ceram, ka informācija jums noderēs un palīdzēs veiksmīgi uzsākt mācības. Atcerieties, ja kaut kas nav skaidrs vai rodās jautājumi, droši sazinieties ar mums. Mūsu tehniskā atbalsta telefona numurs ir 22 33 5116 un mūsu atbalsta e-pasts ir atbalsts@mcalpha.lv. Mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt, lai jums veiksmīgs, iedvesmojošs un mierīgs mācību sākums. Tiekamies Zoom nodarbībās!